Kuldīgas tirgū manāma lielāka rosība nekā parasti. Tas tādēļ, ka iknedēļas pārtikas tirgumu šoreiz pievienojies arī krāmu tirgus. Tas tapis Kuldīgas tirgumi sadarbojoties ar radošo apvienību RISE. Mēs esam vieni no organizatoriem no apvienības RISE un arī paši savācām mantas, ko mēs paši varam pārdot. Sameklējam vēl dažus cilvēkus, kuru vietā pārdot, un tad vienkārši atbalstam šo visu pasākumu ar savu dalību, savu enerģiju un savām mantām. Krāma tas ir būtībā viss tas, kas man nav vajadzīgs. Piemēram, ja man kā tirgotājiem es iztīru savu skapi un es atrodu kaut kādas tādas lietas, kuras es neesmu aizticis gadiem. Tad priekš manis tas acīm redzot ir krāms. Kādam citam tas noder un ir tieši pašā laikā. Visu, ko var atrast, vajag tikai meklēt. Ar šādu pārliecību interesentus un pircējus aicina paši krāmu tirgus pārdevēji. Mēs domājam, ka nebūtu slikti arī atnākt un pamēģināt kaut ko notirgot. Mums it kā nekā daudz te nav, bet mēs izdomājam grāmatas notirgot, arī dekupāžas darbus, draudzeni. Es domāju, ka ļoti labi, ka tādi ir cilvēkiem pieejami, jo kāpēc nenopelnīt kaut kādas pāris latiņas pa lietām, kuras jums nevajag. Šodien pie manis ir iegādāties vairāk tādas grāmatas, it kā daļliteratūra, kas konkrēti man pašai neko neizsaka. Es zinu, ka neviens viņas vairs nelasīs, un tādēļ viņas ir šeit uz galda. Ir arī bērnības žurnāli, kuriem dotajā brīdī jau ir 20 gadi, bet viņi ir diezgan labi lasāmi, un bērniem ir joprojām ir interese. Un tad dažādas saimnieciskas lietas, kas ir jau diezgan senas. Varbūt tās mūsdienu jaunieši nezinu, ko ar tām iesākt. Īstenībā arī pati diezgan izglītojos, lai es viņas spētu pārdot. Mums ir sala tēvs, mums ir grāmatas, mums ir elektronika, ir apģērbi, trauki, paštaisīti, nav tādas lietas. Protams, vienmēr būs cilvēki, kas skatās, vienmēr būs cilvēki, kas pērk. Bet tas mūsu galvenais uzdevums jau ir iekustināt šo visu pasākumu, lai tiešām cilvēki nāk, lai tā veidojas kā tradīcija. Nav jau noslēpums arī tas, ka vairāk tādas ziemeļu valsts, un tā skaitā arī Latvija, mēs cilvēki esam tādi vairāk noslēgtāki, introvertāki, un mums vienkārši vajag vairāk to paskubinājumu, pagrūšanu, lai mēs redzam, ka tas reāli darbojas, ka tas reāli strādā. Krāmu tirgi notiek visā pasaulē. Tie tiek rīkoti, lai atbrīvotos no mantām, kas lietotājiem vairs nav vajadzīgas, ir kā alternatīva antikvāram, protams, ir arī kā iespēja nopelnīt. Daudziem šādi tirgi ir savdabīga izklaide, iespēja iejusties pārdevēja lomā, ko noandelēt vai iegādāties interesantas lietas. Krāmu tirgus Kuldīgā notika 3. reizi. Nākamais šāds pasākums tiek plānots pēc mēneša. Maruta Dene, Olafs Perševics, Skrundas televīzija.